Ieteiktu reāli pāriet. Nu, ko tur daudz? Jā, pāriet tam visam pāri. Jo tas ir viens no šausmīgākajiem kompleksiem, kas cilvēkam ir, būt bez riteņa. Īstenībā tur nav pa ko kautrēties. Teiksim, tev varētu būt nērti, ja tu nepīpē, ja? Bet ja tev nav ritenis, tas nav nekas slikts. Ne, tas tiešām ir ok. Man liekas, ka ir kolosāli tāda abas lietas. Ja tev nodaļa ļoti arī ar citu mašīnu, viņai nav nevainas. Man sākumā tu jautāji, vai es pārvietojos. Ar mašīnas ar citu es pārvietojos. Bet ar riteni es braucu tur, kur man vajag, jo mašīna ir paredzēta daudzākiem cilvēkiem, smagāku priekšmetu vešanai un viss. Bet ar viņu tepat aizbraukt līdz veikalam, beidziet. Labā ziņa tā, ka riteņi labi izskatās tagad, arvien labāk. Un, vecīt, beidzot, tu vari izpausties un... Pie tādiem pozitīviem apstākļiem, ja. Diemžēl citur, piemēram, Berlīnē vai Amsterdamā, ritenis ir baigā brīvība. Tev ne ar ko nav jārēķinās, pie kā arī, tur pie visa arī baigā ātri pierod. Es braucu Amsterdamā, es tur dzīvoju vairākas dienas, tur visu laiku lija. Bet tāpat brauc ar riteni un tas vispār nekas netraucē. Un tā ir baigā brīvības sajūta. Tu vari visur nokļūt ātri un apstāties, aiziet tur. Tev nav jāskatās, kur parkojās, kur neparkojās. Hei, kolosāli. Varbūt tās novēlējums riteņbraucējiem Rīgas ielā? Nebraukt dzērumā. Nav labi. Pats, protams, nekad neesmu tā darījis. Labi, vienu reizi, bet reāli nokrit arī. Diezgan ātri tālu es neaizbraucu. Tā ir labā ziņa. Un ilgi kliboju pēc tam, tāpēc to nevajag darīt. Jo vēl brauc arī citi, zin kā. Un riteņbraucējiem ir jātur sava labā slava, savu sportistu slava, ja? Nevis tur, ka par riteņbraucējus nevar stopēt par braukšanu dzērumā. Šo nevar pieļaut. Juhu!